2007. gada nogalē Latvija pievienojās Schengens līgumam. Ko tas deva Bērziņu ģimenei un viņu draugam no Krievijas? Šis stāsts ir par to, kas mainījies šodien, kad esam Schengenā. Bet lūk, jau mūsu stāsta varoņi. Mani sauc Kārlis Bērziņš, un es esmu Latvijas pilsonis. Jā, viņš ir mans vīrs, un viņam visi dokumenti ir kārtībā. Bet es esmu Marija, un es esmu Latvijas nepilsone. Mani sauc Artūrs. Tie ir mani senči, un es ģimenē esmu pats galvenais. Man arī ir pasta, un tā ir pie tēta. Es esmu Bērziņu ģimenes draugs. Saša iz Moskvы. Tātad Krievijas pilsoņus. Halo, Kārlis? Halo! Klausies, bet tad jau man vajag visas vīzas, gan uz Beļģiju, gan uz Franciju, un tādā garā. Mēs ar ģimeni un draugu Sašu gribam kopīgi paceļot pa Eiropu. Nē, Latvija taču tagad ir Schengens līguma valsts. Tev ir vajadzīga tikai viena vīza, un to tu vari pieprasīt Latvijas vēstniecībā. Ar šo vīzu jūs varat ieceļot Latvijā, un tā ir derīga visā Schengens līguma dalībvalstu teritorijā. Tas ir ļoti labi zināt. Bet sakiet, vai es ar to vīzu varu arī strādāt Latvijā? Nē, ja jūs vēlaties strādāt algot darbu, jums ir nepieciešama uzturēšanās atļauja un darba atļauja valstī, kurā jūs vēlaties to darīt. Bet jūs varat ceļot un uzturēties Schengens līguma dalībvalstu teritorijā līdz 90 dienām pusgadā. Bet, Saša, tu taču tikai gribēji ceļot. Nē, es jau tikai tāpat vien pajautāju. Mana kaimiņiene Anuška arī no pretēja dzīvokļa gribēja zināt. Bet ļaujiet paziņkarot, vai ar šo vīzu ieceļot es varu jebkurā Schengena valstī. Bet kā jūs zināt, ka viņi mani gribat laist iekšā? Tas ir vienkārši. Latvijai kā Schengens līguma dalībvalstī ir pieeja Schengens informācijas sistēmai. Un ja jums būtu liegums kādā no šīm valstīm, mēs uzreiz to redzētu datorā. Tad jau gan smalki. Eiropas Savienības, Schengenas līguma dalībvalstu un citu Schengenas tiesību aktos noteikto valstu pilsoņi Schengenas teritorijā ieceļo un uzturas bez vīzas. Pārējo valstu pilsoņiem nepieciešama Schengenas vīza. Schengenas vīzu var saņemt Latvijas vai citas Schengenas līguma dalībvalsts vēstniecībā. Vīza nedod atļauju strādāt algotu darbu Schengenas līguma dalībvalstīs. Darba un uzturēšanās atļaujas jāsaņem īpašā procedūrā. Trešo valstu pilsoņi, kas saņēmuši uzturēšanās atļauju Latvijā, var ieceļot un uzturēties citās Schengenas līguma dalībvalstīs līdz 90 dienām pusgadā bez vīzas.